Tieši arhitekti ir teicams risinājums rapsī pavasarī. Esam pārliecinājušies par Reviona efektivitāti vertislārās vītas ierobežošanā. Ļoti labs risinājums bāks maisījumos. Teik par nopietno. Sveiks, lauksaimnieki! Esam uz rapša lauka, lai parunātu mazliet par rapša regulāciju. Straujiem soļiem tuvojas rapša regulācijas laiks, un šogad Baspar Folio ir parādījies jaunums – fungicīds augšanas regulators Arhitekts. Un kādēļ tieši arhitekti ir teicams risinājums rapsī pavasarī? Pirmkārt, mēs veicinām rapša zarošanos un novēršam veldres risku. Otrkārt, kā fungicīds Arhitekti ierobežo slimības rapsī pavasarī, kā arī veicinot fizioloģisko efektu, rapši, kas būs apstrādāti ar Arhitektu, vieglāk pārcietīs laikapstākļu radīto stresu. Labi, un kāda ir rekomendētā deva? Arhitekti lietojam ar devu 1,2 litru uz hektāra, komplektā ar turbo 0,6 kg uz hektāru. Nākamais jautājums. Kā ir ar bāks maisījumiem? Arhitekti noteikti ir ļoti labs risinājums bāks maisījumos. Droši varam tos veidot gan ar mikroelementiem, gan insekticīdu. Labi, mikrofonu noliksim. Vēl viena aktuāla lieta, par ko mums ir jādomā tajā brīdī, kad iesim ar miglotāju jau regulējot rapsi, tā ir vertislārā vīte. Mūsu izmēģinājumos esam pārliecinājušies par Reviona efektivitāti vertislārās vītas ierobežošanā. Un tādēļ, ja arī rudenī jau esam lietojuši Revionu, lai ierobežotu vertislāro vīti, noteikti turpinām to arī pavasarī, mazinām slimības izraisītos bojājumus rapsī un aizsargājam savu ražu. Un rekomendācija tāpat litrs paliek, vai ne, arī pavasarī? Tieši tā. Tā kā Reviona strādā rapsī tikai kā fungicīds, mums nepieciešams arī augšanas regulātora efekts. Tad šeit ieteikums būtu lietot to bākas maisījumā vai ar Karix vai ar Juventus.